Un pasaulē notiek sekojošais. Tiek realizēts zelta miljarda projekts. Un tās pirmais taurētājs, ja tā varētu teikt latviski, bija Henrijs Kisindžers, kurš pateica, ka populācija ir jāsamazina par 50%. Viens no veidiem, kā to izdarīt, ir tā saucamās ķīmiskās trases vai chemtrails. Vairāk draugiem LV lietotāji apšauba tādu esamību, runā par kaut kādām sazvērstības teorijām un tā tālāk. Es gribu apgalvot, ka tā ir sazvērstības prakse pret cilvēci kā tādu. Ja mēs neredzam elektrību, mēs neredzam magnētismu, mēs neredzam elektromagnētiskos viļņus, bet tas nenozīmē, ka viņi neeksistē. Un ņemot vērā materiālus, ko ir atsūtījuši mūsu ārzemju atbalstītāji, kā arī, ko ir izdarījusi Latvijas tautas labā Inta Dižā, pētot šīs aizdomīgās lidmašīnas, kas velk savas ķīmiskās astes, mēs varam pateikt, ka tā ir skaudra realitāte. Un tāpēc pagājušo mēnesi es rīkoju mītiņu pie Saeimas nama, uzdodot deputātiem jautājumu, vai jūs zināt par ķīmiskām trasēm. Tad izrādījās, ka tikai viens no 100 deputātiem, konkrēti Andris Buļķis, zināja, kas tas tāds ir. Un es viņam pavaicāju, ja tu zini, kāpēc tu ļauj indēt Latvijas tautu? Viņš atbildēja, nu jā, iestājoties NATO, mēs parakstījām līgumu, konkrēti punkti, neko nevar darīt. Tāpēc es iesniedzu prasību Saeimas Nacionālajā drošības komisijā ar sekojošu tekstu. Ir iesniegts, ir saņemts, zīmogs ir tā kā viss kārtībā. Prasība par publikāciju Žīdi valda pasauli, žurnāla galvenais redaktors samaksāja ar savu amatu. Aksioma 90% bagātības ASV pieder žīdu tautības cilvēkiem. Ir vienalga, kurš no prezidentiem ir amatā. Viņu intereses jebkurā gadījumā būs primāras. Pagājušajā gadā Hillary Clinton atvainojās par bioloģisko eksperimentu veikšanu kādā no Dienvidamerikas valstīm, inicējot populācijā sifilis un pētot tā ietekmi. ASV likums atļauj bioloģisko aģentu, baktērijas sēnītes vīrusi, kā arī ķīmisko vielu testēšanu uz civiliedzīvotājiem, kas izraisa nāvi, bioloģisko patoloģiju un postošu ietekmu uz vidu. Ir konkrēti pievienots internetu vietne. Henrijs Kisindžers, bijušais ASV sekretārs, ir deklarējis, pasaules iedzīvotāju skaits ir jāsamazina par 50%. Depopulācija ir augstākā prioritāte. Šāda jautājuma nostādne precīzi atbilst sionistu zelta miljarda plānam. Un nav diena aiz kalniem, kad uzzināsim, ka HIV, putnu gripa un citas nelietības nāk no militārajām laboratorijām plāna realizācijai. No lāču bēgdama Latvija iestājās NATO, kur maitu ērglis gānās uz galvas ķīmisko trašu, turpmāk tekstā chemtrails veidā. Latvija iestājoties NATO, kuras mugurkauls ir ASV, kur masu informatīvie līdzekļi piemin chemtrails, un tas netiek noliegts. Cilvēki ASV pret to cīnās, un ir laiks sākt cīņu par izdzīvošanu arī Latvijā. Īpašā chemtrails aktivizācija novērojama pēdējo 2,5 gadu laikā. Iepazīstoties ar vienu no ASV demokrātijas pamatiem, Bill of Rights, konkrētu grozījumu, un ņemot vērā Latvijas Republikas Satversmes 2. un 100. pantu, pieprasām sniegt kompetences atbildes uz rakstveidā pievienotai prasībai ķīmiskās trases arī Latvijā uzdotiem 7 jautājumiem. Jo vides ministrijas atbilde mūs neapmierina, bet par mājienu aizsardzības ministrijas virzienā paldies. Otrais. Aizliegt chemtrails Latvijā līdz jautājumu noskaidrošanai. Un lūk, arī paši jautājumi. Pirmais. Kādas vielas tika izsmidzinātas minētajā gaisa telpā šajos datumos un kādā daudzumā un koncentrācijā? Otrais. Ar kādu nolūku tas tika darīts? Trešais. Vai tās var nodarīt kādu ļaunumu cilvēku un dzīvnieku veselībai, apkārtējai videi? Kas tās bija par lidmašīnām, to piederību, pakļautības skaits? Vai šīs aktivitātes bija iepriekš saskaņotas ar pašvaldībām, vides un aizsardzības ministrijām? Sestais.
Vai par to iepriekš bija jābrīdina vietējie iedzīvotāji un jāsaņem viņu piekrišanu šādām aktivitātēm? 7. Vai līdzīgas aktivitātes pēdējos gados ir veikts arī citviet Latvijā? Un šeit viens no piemēriem, jūs redzat, ir Gaismas pils. Kā jau parasti letiņiem tas ir pieņemts, pat labas lietas var izsūkot līdz ārprātam. Konkrēti, atkāt formā kaut kas, kaut kāda vai kaut kurš uzcēla māju Parīzē. Ļoti interesanti. Nes kāpēc varas iestādes par to neinteresējās. Un pašā augšā, redziet, tur to kronīt. Ja labi ieskatās, tas ir konkrēti masonu simbols. Taisns stūris un cirkuls, kas būs piemineklis. Tik tiešām žēl teikt, man ir smagi to teikt, stulbajiem letiņiem. Jo pašā sākumā Birkerts nebija paredzējis šādu ornamentu, bet gan parastu smailu. Paldies! Un vēl es gribu jūs informēt, ka ņemot vērā, kā chemtrails netika pārtraukts, es rīkoju kārtējo protesta akciju 21. martā pie Kangarāta iekaviņās Saimas ar prasību pārtraukt ķīmiskās trases Latvijā. Savu līdzdalību šoreiz jau ir pieteikuši Vides aizsardzības kluba priekšnieks Ulme, kā arī chemtrails vispamatīgāk zinoša šo problēmu Inta Dižā un vēl sabiedrībā pazīstam cilvēku. Tauta, ja tev nav viena alga, atnāc, kaut vai tīri informatīvi, lai tu zinātu pirms miršanas, ar ko tevi indē. Paldies, Sigurds Graudiņš. Cīņai sveiks!